Toms Skojiņš. Aicinam Tomu pēc savam godam nopelnītās 3 zvaigžņu balvas 2024. gada labākais Latvijas sportists. Labvakar. Laikam vajadzēs palīdzību no mūsu divām sazāģēt. Jums ir zāģis līdz? Vajadzēs sazāģēt. Jā, droši. Bet, jā, nopietni sakot, ja es šo balvu varētu dalīt ar kādu, tad noteikti Kristaps Porziņš ir tas cilvēks, ar kur man būtu liels prieks šo balvu dalīt. Visdrīzāk kaut kā apmēram tā man vajadzētu viņam to balvu dot. Bet, jā, ja es pateiktos visiem, kas man ir palīdzējuši šeit nonākt, tad mūsu koku medaļas man būtu jānes no skatuves nost. Tādēļ gribētu galvenais pateikties, jā, tik tiešām pasākuma organizētājiem, žūrijai. Es zinu, ka viegli nebija, acīm redzot, patiešām nebija pavisam viegli, bet tas tikai nozīmē to, ka riteņbraukšana ir ielauzusies sporta saimnes sirdī. Un par to man ir vislielākais prieks. Par to, ka es redzu katru gadu arvien vairāk un vairāk riteņbraucējus uz ceļiem. Un par to, ka es esmu šeit jūsu visu sabiedrībā, talantīgi cilvēku sabiedrībā. Jo, jā, mēs latvieši varam. Un es gribētu novēlēt visiem sportistiem labu veselību, jo es zinu, ka tad jūs spēsiet savus mērķus sasniegt. Un visiem pārējiem klātesošajiem sporta saimei es novēlu atvērt ziņu portālus, atvērt avīzes, žurnālus un lasīt par vēl kaut kādiem sportiskiem, vēsturiskiem notikumiem, ko mūsu sportisti raksta. Paldies!